sapratu, ka es neredzu vispār nekādu saikni praksē ar to, ko man māca augstskolā. Es vispār nevarēju ieraudzīt jēgu nevienai teorijai, tāpēc, ka gluži vienkārši viņas nesapratu. Augstākā izglītība tā bagātina to tavu horizontu brīdī, kad tev liekas, ka tu visu jau zini un tu pieredzes bagāts esi, un tomēr tev iedod kaut kādu jaunu perspektīvu. Dažkārt ir tā, ka mēs labi domājot, kaut ko uzrakstam vai pasakām, bet ļoti slikti nolasās. Bet brīdī, kad es pati nonācu tajās vadītāju kurpēs, es sapratu, cik grūti patiesībā ir to konsultanta doto padomu ienest organizācijā. Sveika, Ieva! Laipni lūgta domājā! Sveika! Prieks šeit būt! Jā, prieks tevi satikt. Pie mums ir ciemos Ieva Zalmane. Tu esi profesionāli komunikācijā, stratēģijās, palīdz uzņēmumiem analizēt un auditēt viņu komunikāciju. Un tu esi nokļuvusi arī Vidzemes augstskolā, ne tikai pētnieku lomā, bet jau tādā pilnīgi citā amatā un citā ampluā. Kā tu esi nokļuvusi līdz komunikācijai, līdz dažādu komandu vadībai un gal galā līdz Vidzemes augstskolai? Šis ir garš stāsts un garš ceļš, bet kā saka, garais stāsts īsumā. Ļoti daudzas lietas manā dzīvē notikušas pēc nejaušības principa, vai varbūt dažreiz es domāju par to, ka nevienmēr tas, ko mēs gribam un iztēlojamies, ir tas, kas mums ir vajadzīgs un kas ar mums notiek dzīvē. Un par mani bija tieši šis stāsts. Es būtībā aptuveni 8. klasē biju nolēmusi, ka es būšu žurnāliste. Ka mans aicinājums ir žurnālistika, ka es rakstīšu rakstus un pētīšu un darīšu, un ka iespējams kādu dienu es būšu kāda žurnāla redaktora. Un es ar šo domu dzīvoju līdz pat 12. klases beigām, stājoties augstskolā. Un jāsaka tā, ka es iestājos žurnālistikā, bet tas bija 99. gads, un tajā laikā nāca iekšā sabiedrisko attiecību joma vispār kā profesija. Un Latvijas Universitāte piedāvāja specializēties vai žurnālistikā vai šais sabiedriskajās attiecībās, un es tajā laikā nejauši nokļuvu valsts ieņēmuma dienestā komunikācijas nodaļā. Nejauši? Vienkārši nejauši. Man vajadzēja darbu, man šī iespēja radās, es piedalījos konkursā un dabūju šo iespēju strādāt komunikācijas nodaļā. Jāsaka, gan tajā brīdī, manuprāt, es ļoti vāji sapratu, kur es nonāku un kas man būs jādara, bet tas bija brīnišķīgs mācīšanās process. Un, protams, paralēli es sapratu, ka, ja es esmu komunikācijas nodaļā, tad man labāk ir specializēties universitātē uz komunikāciju, uz sabiedriskām attiecībām, nevis uz žurnālistiku. Un tajā laikā es arī sāku aptvert, ka visi tie raksti, ko es biju rakstījusi skolas laikā, un es ļoti intensīvi rakstīju Limbažu rajona Auseklim par skolas dzīvi, par notikumiem, par visu kaut ko. Un es vienā punktā sapratu, ka tā nav žurnālistika, ar ko es esmu nodarbojusies, ka tās ir bijušas sabiedriskās attiecības pēc būtības. Un tad es to realitāti sevī aptvēru un sapratu, ka acīm redzot, tas ceļš nebūs žurnālistika, bet būs sabiedriskās attiecības, un tā arī sākās. Un, ja runā par to, kā es nokļuvu līdz Vidzemes augstskolai, jāsaka tā, ka Vidzemes augstskola vienmēr bija mans sapnis. No brīža, kad es mācījos vidusskolā, Vidzemes augstskola tajos gados 96. Dibinājās. Un nākamgad kādreiz Vidzemes augstskola svin savus 30. Un es biju nolēmusi, ka es šeit nākšu komunikāciju studēt. Bet man dzīve savērsās tā, ka man pieteicās mazais, un šeit nebija klātienes studija. Un es biju spiesta stāties neklātienē, savienot visas šīs lomas, un es aizgāju uz Rīgu. Jāsaka tā, ka tās bakalaura studijas man iedeva tādu iekšēju pārliecību, ka es nekad dzīvē vairs neatgriezīšos akadēmijā. Es biju, tajā laikā neklātienē bija jāstudē 6 gadi. Un, protams, savienot darbu, bērnu un vispārējo, un es sapratu, ka es neredzu vispār nekādu saikni praksē ar to, ko man māca augstskolā. Es vispār nevarēju ieraudzīt jēgu nevienai teorijai, tāpēc, ka gluži vienkārši viņas nesapratu. Tas ir šodienas skats punkts. Un tad, kad es beidzot kaut kā ar mokām pabeidzu tos bakalaurus, es sev apzvērēju, ka es nekad vairs neatgriezīšos augstskolā, jo tas nav priekš manis.
liek teikt, ka vārds nekad vienmēr rezonē kosmosā, manuprāt, brīnišķīgi, un tad, kad pienāk brīdis, saprot, ka nekad pārvēršas par kaut kad tomēr, ja. Un nepagaina daži gadi, manuprāt, 3, 4, ne vairāk, varbūt 5. Es biju jau pastrādājusi nozarēs, jau biju vadījusi komunikācijas grupas un nodaļas, un tad vienā brīdī manī kaut kas sakustējās, ka man vajag maģistru, man vajag kaut ko vajag, gribās maģistros. Un tad es realizēju savu sapni par Vidzemes augstskolu. Aha, tad maģistra Vidzemes augstskolā. Jā, un maģistras ieguvu Vidzemes augstskolā. Un tajā pašā gadā, kad es pabeidzu, mani tādā pozitīvā veidā, var teikt, sagūstīja kā lektoru. Mani momentā ierāva iekšā, aicināja vadīt lekcijas gan maģistriem, gan bakalauriem. Un būtībā var teikt, pirms 13 gadiem sākās mans ceļš Vidzemes augstskolā kā docētājiem. Un šobrīd zvaigznes salikās tā, ka es šobrīd esmu akadēmiskā prorektora amatā, kas ir jau tāds superliels izaicinājums, jo man ir vadīšanas pieredze kā vidējā līmeņa vadītājiem. Es esmu ar gadiem konsultējusi dažādu līmeņu vadītājus, kā strādāt ar darbiniekiem, kā komunicēt, kā iesaistīt, kā vadīt pārmaiņas. Un šis ir tas brīdis, kurā visas šīs teorijas un visas šīs prakses ir jāliek lietā. Bet tas, ko es gribēju teikt vēl par to maģistra laiku un par to atsauci par to, ka es nekad vairs neatgriezīšos akadēmijā, Vidzemes augstskola un maģistrantūra bija tā vieta, kurā es rehabilitēju sevī sajūtu, ka es daru akadēmiskai videi, ka es spēju saprast teorijas un es spēju viņas pielietot. Un Vidzemes augstskola man tieši iedeva šo apziņu, ka teorija un praksa ir ļoti cieši saistītas un ka tām ir tāda kopdzīvot spēja. Un par to es esmu arī milzīgi pateicīga. Un tāpēc, iespējams, es varu arī būt šodien šajās kurpēs. Tas teikums, kuru tu saki par to, ka akadēmiskā izglītība, tur bakalaurs, maģistrs, vai ne, tas taču tikai teorija dzīvē, tas nedod neko. Tas ir ārkārtīgi populārs teikums. Viņš ir bieži dzirdēts. Jā. Es arī esmu dzirdējusi savās aprindās, gan draugiem, gan paziņām. Kādi ir veidi, ieteikumi vai vispār to var izdarīt? Un kas ir jādara, lai šis teikums viņš vairāk nebūtu patiess ne uz vienām lūpām? Tas ir atkarīgs no manis. Es pats kaut ko daru nepareizi tajā akadēmiskajā procesā, un tāpēc man rodas šī sajūta, jeb tā ir mana kombinācija ar akadēmisko procesu, jeb to patiešām var saprast tikai kaut kad vēlāk. Kā? Jā, manuprāt, te nav tādas vienas atbildes, jo, manuprāt, to pārliecību veido vide, kurā mēs darbojamies, iespējams, tie docētāji, kurus mēs sasniedzam, mūsu pašu kaut kāds attīstības līmenis vai tas apziņas līmenis, kurā mēs esam. Ļoti daudz aspektu, bet, manuprāt, ka vislabākā pozīcija, ja, piemēram, jaunietim ir jāiet tagad, jāpārliecina sev, kāpēc man tur ir jābūt bakalauros vai jebkurš, kuram nav izglītības, ir kaut kā funkcionējis darba tirgu un tagad apdomā šo. Manuprāt, ka jauniešiem būtu labi aptvert, ka man nav dzīves pieredzes, un tā teorija ir loģiski, ka man viņa nesaliekās ar dzīvi kopā kaut kādā brīdī. Tad, protams, ir brīnišķīgi, ja tur ir docētāji priekšā, kuri var šo teoriju parādīt, kā tas dzīvē strādā, bet nevienmēr tas nostrādā tādā veidā, kā mēs varbūt gribētu, bet fakts kā tāds, ka pieņemt, ka tam ir vajadzīga iespējams dzīves pieredze, lai kaut ko saprastu par kaut kādām lietām, kuras mums ir svešas. Un savukārt profesionāļiem parasti tas tomēr ir, vienkārši es redzu, es šobrīd strādāju ar maģistra līmeņa studentiem, kuri ir strādājoši, kuri ir atnākuši jau ar dzīves pieredzi, ar bagāžu, un tas ir pilnīgi cits stāsts. Viņi redz, ko nozīmē tā teorija viņu praksē, kā tas darbojas, viņi jau spēja savienot. Un manuprāt, ka to ir vērts ieraudzīt, ka tā augstākā izglītība tā bagātina to tavu horizontu brīdī, kad tev liekas, ka tu visu jau zini un tu pieredzes bagāts esi, un tomēr tev iedod kaut kādu jaunu perspektīvu. Tā kā,
Es teiktu, ka tā vērtība ir tikai, kurā brīdī mēs to ieraugam un kādā veidā. Gribu piekrist šai domai tikai no savas pieredzes, ņemot vērā arī, kad es aizgāju uz maģistriem. Tas jau bija krietni pēc tam, kad bakalaura bija pabeigta un ļoti apzināti, ka es gribu šajā jomā un es gribu izpētīt un tas man derētu darbam un tam līdzīgi. Jo par bakalauru, labi, ka viņš ir, ja, un tas ir viss, ko es gribu par viņu atcerēties. Jā, droši vien, ka tās bakalaura studijas, un patiesībā šis ir tāds ārkārtīgi svarīgs moments, ko, manuprāt, augstākajai izglītībai ir jāņem vērā, ka tad, kad kāds ienāk bakalaura studijās, ka šim cilvēkam patiešām nav iespējams ne dzīves pieredze vai nav šī akadēmiskā pieredze, tās pieredzes vienkārši nav, un ir labi, ka tad mēs veidojam to vidi, kurā nevis tu aizēji ar sajūtu, ka nekad vairs to negribu redzēt, bet ka tu aizēji ar sajūtu, ka tu esi pacelts, ka tev ir iedotas pārni, ka tev ir iedotas iespējas. Un tas ir tas, ko mēs Vidzemes augstskolā ļoti turam godā, to sajūtu, kad studentam ir iespēja attīstīties, ka viņam ir iespēja sajust savu spēku, ka viņam ir iespējas, ka viņam pēc tam ir iespējas. Un tas ir, manuprāt, svarīgi. Tu esi arī tikusi pie savu uzņēmumu, tikusi līdz savam uzņēmumam visā šajā posmā. Tas ir bijis vēl pirms Vidzemes augstskolas, vai ne? Kā tas notika? Kā tiek cilvēki pie uzņēmumiem? Mūs šeit ļoti interesē. Jā, tas ir vēl viens stāsts, bet tas stāsts savukārt saistās ar to. Es tajā brīdī jau biju doktorantūras procesā un doktora darba izstrādes procesā. Un es jau biju ieguvusi diezgan lielu dzīves bagāžu. Un mana pēdējā darba vieta bija Latvijas pasts, kur es iegāju pēdējo reizi kā darba ņēmējs pozīcijā iekšējās komunikācijas attīstības vadītājs. Un tieši tā bija tā vieta, kura man iedeva skaidru apziņu, ka jebkuram profesionālim pienāk viens brīdis, kad viņā ir pārāk daudz un ka uzņēmums var nepaņemt visu, kas tev ir. Manā gadījumā man tā sajūta bija, ka es varu vairāk, es gribu iedot vairāk, es varu vairāk. Man bija tā vilkme īpaši dalīties ar vadītājiem, ka jums vajadzētu tā, vai vajadzētu šādi, vai tur tā, vai tā nav labi, vai kā. Būtībā es jau sāku ieņemt tādu konsultanta pozīciju. Diemžēl organizācijas sistēmas to nevienmēr spēja sagramot šādu pozīciju. Turklāt es sapratu, ka es sāku tos vadītājus, man ir tāds slenga vārds galvā, bet es viņus sāku nomocīt. Nomocīt ar sevi un ar to bagāžu, kas man ir. Un tajā brīdī vienā es sapratu, ka viss, kas šis ir, būtībā tā ir tā pēdējā vieta, kur es eju mocīt darba ņēmēju, ka man ir jāveido kaut kas savs, kurā es dodu tiem, kuriem tiešām vajag konkrētā brīdī, konkrēto lietu, konkrētā veidā. Respektīvi, mēs dažkārt pāraugam organizācijas tajā lomā, kurā mēs esam. Un komunikācijas vadītājiem, starp citu, šī ir tāda diezgan tendence, jo ir kaut kādi griesti, līdz kuriem mēs tiekam profesionāli, un tālāk mūs nelaiž īsti. Ja ļoti nepaveicās kaut kur. Un tad, kad tu esi pie tiem griestiem, tad sāc sev uzdot šo jautājumu. Vai man pietiek ar to, ka man tagad katru dienu ir jādara viens un tas pats un vienā un tajā pašā veidā, kaut arī iespējams es tieku līdz laikam un es visu kaut ko jaunu apgūstu un tā, bet joprojām tā teritorija ir diezgan iezīmēta. Un es sapratu, ka man nedara tā iezīmētā teritorija, ka man vajag to iekšējo analītiķi, starpdisciplināro sajūtu, ka man viņu vajag izpaust, ka es savādāk vienkārši grimstu. Un tāpēc es nolēmu, ka man ir jāveido savs uzņēmums, jā. Zini, kāda man rodas sajūta, klausoties tāda divējāda. No vienas puses, cik kolosāli, ka ir vadītājs ar šīm konkrētajām zināšanām, plašām zināšanām. Viņam ir gan rīki, gan informācija, gan spēja un prasme vest to savu komandu tālāk, uzlabot iekšējo klimatu, uzlabot komunikāciju. Un tāpat laikā, tas, ko tu saki, pieņemsim šajā piemērā, un esmu to dzirdējis arī citos piemēros, vidē vai uzņēmumā es to nevaru izdarīt. Un tad mana pārdoma rodas, kāda jēga mācīt vadītājus visām šīm gudrībām, ja
viņi viņas nevar iedot savai komandai, un ja vide neņem pretīm. Nu, te droši vien ir jāsadala, kas tie ir pa vadītājiem. Jo, ja mēs runājam par augstākā līmeņa vadītājiem, tad arī no šodienas kurpēm skatoties, es apzinos to, ka vadītājiem ir savu dienas kārtību, viņiem ir savu uzstādījumu, respektīvi ir kaut kas ir jāsasniedz, kur ir jādabū rezultāts, ar ko ir jātiek galā, un tie ir tādi gan strateģiski, gan sistēmiski, gan cilvēku jautājumi, viss kaut kas tur ir. Un iespējams, ja tāds augstākā līmeņa vadītājs ir tiešām ar tādu tiešām skaidru apziņu par to, kāpēc man ir svarīga iekšējā komunikācija, kāpēc man ir svarīgi šie cilvēki, kāpēc man ir svarīgi viņus iesaistīt, uz kurien tas man vedīs, kāds veidos mūsu kultūru, tad tam ir diezgan liela jēga. Bet problēma, kur rodās? Problēma rodās, ka uzķūnējas, ja tā var teikt, nelatviešu valodā, vidējā līmeņa vadītāji. Un viņi redz, ka tas augstākā līmeņa vadītājs iespējams nesaklausa, nesadzird to pieprasījumu, kas nāk no apakšas pēc labākas komunikācijas, pēc labākām attiecībām, pēc labākas iesaists, pēc foršākas kultūras. Respektīvi, tur veidojas tā plaisa. Un tāpēc es domāju, ka ir diezgan liels skaits cilvēku, kas tieši aiziet no vidējā līmeņa uz kaut kurieni, uz savu vietu, jo tur viņi var izpaust to, ko viņi nevar vidējā līmenī dabūt gatavu. Jo, zin kā ir vidējā līmenī, tu pati esi bijusi vidējā līmenī, tas vienmēr ir tāds jautājums, vai es varu mācīt savu augstākā līmeņa vadītāju, kā lietas darīt. Līdz vienam brīdim var, protams, mēģināt kaut kā diplomātiski, bet ir viens brīdis, kad augstākā līmeņa vadītājs noteikti sajutīs, ka kāds grib būt gudrāks par viņu, kādam gribas viņu pamācīt, un tās vairs nav veselīgas attiecības, tur vairs nav veselīga dinamika, un tad labāk tomēr to dinamiku ir, neizpaust un neizdzīvot. Ja es esmu augstākā līmeņa vadītājs, un es iedošu pat piemēru no viena no maniem klientiem. Tātad man ir uzņēmums, es esmu šī uzņēmuma vadītājs, un es esmu tas, kurš izrāda iniciatīvu, ka vajadzētu labāku iekšējo komunikāciju. Ja? Es kā vadītājs. Un tad es tā apņemos, un tagad es eju. Es kļūstu atklātāks, es rādu visu, kā notiek, kā mums naudiņa rodās, kur viņi pazūd, kur viss izskatās, es veidoju sapulces un visu pēc labākiem priekšstatiem. Un tu smaidi, jo tu jau nojaut, kā reaģē komanda, vai ne? Jo komandai tāds, kāpēc tu mums to rādi? Tu mums tagad gribi no algas atņemt, tu gribi kaut ko pateikt, mūs samazinās, kāpēc šitā visa informācija tagad nāk? Un viņi to nepaņem pretīm. Ko man darīt, kā man rīkoties? Turpināt. Tā ir mana atbilde vienmēr visiem vadītājiem, kuri man arī ir viens konkrēts klients, arī, kurš ar šo te ļoti cīnās kaut kādā mērā, pat necīnās, bet ar to saskarās. Ka kaut kādu laika periodu tā iekšējā komunikācija nav bijusi tādā augstākā līmeņa vadības pozīcijām. Un tad vienā dienā viņš nolēma, labi, es saņemos un es sākšu. Un viņš sāk, un viņš darbojas, un viņš neredz rezultātu. Viņš redz, ka nav atgriezniskās saites pozitīvas, tur ir pa kaktiem kāds runā, kas tas tagad ir, vai kas tad vispār notiek, un vai vispār tam ir jēga, un kas tāds ir. Un tad ir loģiski tā iekšējā baila par to, ka varbūt tiešām nav jēgas, varbūt tiešām nevajag. Un man atbild vienmēr ir turpiniet. Tāpēc, ka iekšējā vide, lai tā koriģētos, ir vajadzīgs laiks. Un ir vajadzīga darbiniekiem sajūta, ka šis ir modelis, kurš ir noturīgs, ka tas ir stabils, ka tas tāds būs, tas ir paredzams. Es zinu, ka vadītājs tagad reiz mēnesī mums klāstīs kaut kādas lietas. Es zinu par to, ka viņš reiz nedēļā kaut ko tur darīs, vai reiz ceturksnī būs kaut kādas intervences, vai varbūt tur būs vēl kaut kas. Bet ka ir šī stabilitāte par komunikācijas ritmu, un tas ir noturīgs process. Un tad arī darbinieki sāk pierast, ka jā, ar mums bez iemesla kaut kāda īpaša, ar mums dalās, mums stāsta, mums skaidro, ar mums rēķinās, mums jautā, un tam ir vajadzīgs laiks, īpaši tad, ja tas iepriekš daudzus gadus nav bijis. Kā es tam varu sagatavoties un varbūt pieiet gudrāk, lai mazinātu to savu darbinieku trauksmi un lai pats ātri nesastaptos ar sajūtu, vai dieviņās nav jēga, es labāk neturpināšu, jo motivāciju vajag? Jā, es domāju, ka tā atbilde ir pakāpeniskumā.
respektīvi pakāpeniski likt šīs komunikācijas intervences klāt. Nu, piemēram, kaut kādu laiku sākt un praktizēt iekšējos newsletters. Es kā vadītājs gribu reizi, nu, piemēram, 2 nedēļās kaut kādas aktualitātes, kas man ir svarīgas, nodot visam kolektīvam. Es ieviešu šo te procesu, es ieviešu šo aktivitāti un, pieņemsim, nezinu, kaut kādus mēnešus to īstenoju. Tad es skatos, iespējams, man vajadzētu kaut kādu strateģisko kontentu pielikt klāt. Es pielieku reizi 3 mēnešos vadības kaut kādu lielo ziņojumu par to, kā mums iet, kāda ir rezultāti un tā tālāk. Un tā solīt pa solītim, ik pa laikam kaut ko pieliekot klāt, redzot, kā tā vide reaģē uz šo un kādā veidā tiek ar to galā, vienkārši nedot masīvi uzreiz visu paciņu, jā, kā saka. Un, protams, pašiem arī emocionāli noskaņoties tam, ka jā, es tagad sāku, jā, es iepriekš to nedarīju, jā, iespējams cilvēki būs pārsteigti, bet cilvēkiem arī izskaidrot, kāpēc es to sāku, kāpēc es to daru. Un tas arī vienmēr labi strādā, kad es izskaidroju, ka jā, man liekas, ka mēs varētu uzlabot iekšējo informētības līmeni, un tāpēc es esmu gatavs reiz 2 nedēļās ar jums dalīties. Nu, brīnišķīgi. Tā kā viss ir stāsts pakāpeniskumā un balansā, ka nevar tā, ka melns vai balts vai nekas, vai pēkšņi ir viss. Tad loģiski, ka tur tas cilvēks vienkārši nokrīt saļimst zem tā visa, kas tur ir tagad viņam par galvu nācis. Tā kā jābūt vienkārši ļoti mēreniem sākotnēji. Tā izskaidrošanai, es pieļauju, arī ir kritiska nozīme kopā ar to komponenti, ka es to turpinu darīt un nepārtraucu. Jā. Jo, ja es izskaidroju un pēc mēneša padodos, ja izskaidrojot, kādam varbūt ir licies, neticat, man mānies, vai ne? Un ja es to neturpinu, es zināju, ka tu mānīsies, un nākamreiz būs vēl grūtāk. Jā, es zināju, ka šis ir tikai tāds kampaņveidīgs impulss kaut kāds, jā. Un nākamreiz, tad ir daudz grūtāk to procesu iedzīvināt, tā tas ir. Jā, un tad, ja es izturu, tad es pierādu savus vārdus, un viņi sāk tam noticēt un iegriezties. Jā, un uzticēties vadītājiem vispār kopumā, ka tas ir uzticams process, kurā es kaut ko saņemšu, un man tas palīdzēs, un es varu vieglāk saprast, kāda ir mana loma tajā visā. Es nezinu nevienu gadījumu, kur vadītājs izturot līdz galam būtu nožēlojis, ka viņam tas ir sanācis. Tas ir stāsts par to, ka mēs vienkārši paši ļaujamies tam iekšējiem pārmaiņu procesam, jo tas, godīgi sakot, nav vienkārši. Īpaši tie vadītāji, kuri ir introverti, kuriem nav dabiskā vēlme visu laiku dot no sevis laukā, viņiem tā ir vesela saņemšanās. Un par to vien viņas var cienīt, ka viņi izkāpj ārā no tām savām komforta kurpēm un iekāp tajā nezināmajā teritorijā un cenšas to izpildīt. Un par to vien ir dziļa cieņa. Cik ilgi? Cik ilgi ir jāciešās? Jāciešās par ko? Kamēr varētu sākt parādīties pozitīvas iezīmes un komanda nāk man līdzi. Tā runā, teorijā tā runā. Un pētījumi, ko saka, ka pārmaiņu procesam ir vajadzīgs vismaz pusgads. Jebkuram, pat tādiem nelieliem pārmaiņu procesiem, lai cilvēks kognitīvi, emocionāli un visādi varētu pieslēgties, saslēgties, ir vajadzīgs pusgads. Tad, kad ir tādas masīvākas, lielākas pārmaiņas, tur jau var būt 2, 3 un 10 gadi, bet uz šāda tipa pārmaiņām es teiktu, ka pusgads ir tas laiks, kurā cilvēki aptver, ka šī ir prakse, kura ir tagad pieņemta, stabila, un kas nemainīsies. Pie nosacījuma, ka tiešām tas ritms ir turēts tiešām ļoti konkrēts un ļoti mērķtiecīgs. Un tā komunikācija ir bijusi kvalitatīva. Kad nav vienkārši tā, kaut kāda tāda spontāna izgājiena. Kas nosaka kvalitatīvu komunikāciju? Kvalitatīva komunikācija nosaka to, cik labi uztver to tavi darbinieki. Cik labi viņi saprot to, ko tu saki. Un vai viņi uztver to adekvāti, respektīvi tā, kā tu to biji domājis. Jo dažkārt ir tā, ka mēs labi domājot, kaut ko uzrakstam vai pasakām, bet ļoti slikti nolasās. Kas tas ir, kāpēc tas ir, ko tas mums dos, ka šie jautājumi paliek ārpus rāmja. Tāpēc es teiktu, ka kvalitāte slēpjas tajā, vai mēs viens otru saprotam. Tu ieteiktu vadītājiem iet vienam cauri šim procesam vai tomēr ņemt savu palīgā kādu komunikācijas ekspertu ārējo pakalpojumu?
Zin kā, mana pārliecība ir tāda, ka pa katru cenu neviens nav jāņem. Bet, ja vadītājs jūt, ka viņam organizācijā šī resursa nav un viņam vajag kādu, tad es noteikti iesaku ņemt ekspertu. Vienalga, vai to algot kā sev komunikācijas komandas cilvēku, vai uz kādu brītiņu ņemt kā konsultantu, vai supervizoru, vai kādu citu. Bet tomēr ļauties tam pavadoņa procesam. Jo tas, ko es parasti saku, es esmu pavadonis kādu brīdi. Es parādu, kur ir iespējas, kā tās var izmantot. Es palīdzu arī dažkārt paformulēt vai pārformulēt vai piekoriģēt tekstus, ko plānot šie vadītāji sūtīt ārā. Tā kā tā sadarbība var ļoti forši izveidoties, un es ticu, ka es neesmu vienīgā, kas to dara un kas to var izdarīt. Bet ir gadījumi, kad pašiem vadītājiem ir tas saucamais neapzinātais resurss organizācijā. Kad viņi neierauga, ka hei, man kur ir komunikācijas cilvēki. Es viņus esmu ierāmējis kā ārējās komunikācijas cilvēks, kuriem ir galvenais jātaisa publicitāte, bet aizmirst, ka šie cilvēki ir eksperti komunikācijā un viņi tieši to pašu var izpildīt arī iekšējā vidē. Vai arī dažkārt ir vadības komandas, kurās vienam vienmēr ir kaut kāds talants uz komunikācijas cilvēkiem, un tad arī to var izmantot kā resursu. Tā kā varianti ir, ka nevienmēr mums ir jāpērk no ārpuses, bet jāpaskatās vispirms, varbūt mums iekšā ir tas resurs, tikai mēs viņu neieraugam. Tu teici, ka tu aizgāji prom no beidzamā algotā darba, jo gribās dot vairāk un plašāk un izveidot savu uzņēmēju darbību un arī konsultēšanu. Un tagad tu esi atkal organizācijā, jā, atkal, sauksim to par algotu darbu, jā, atkal šajā te. Kas ir mainījies? Kas ir savādāk? Kas ir savādāk? Tas atkal ir stāsts droši vien kaut kādā mērā par kaut kādām nejaušībām vai jaušībām, bet pēc aptuveni 7 gadiem uzņēmējdarbībā es vienā brīdī, un tad jau es biju ieguvuši šo doktora grādu un pieredze bija milzīga un vispārējais. Un es vienā brīdī sajūtu, ka manī ir sākumulējies ārkārtīgi daudz visa kā zināšanu līmenī un prasmju līmenī. Un es biju kaut kādā mērā sagurusi no runāšanas. Es biju sagurusi no tā, ka man sanāca uzņēmējdarbībā, tas mans pozicionējums vairāk ir par to, ka es palīdzu analizēt šīs iekšējās komunikācijas vides, veidoju šos te auditus, palīdzu veidot pārmaiņu komunikācijas stratēģijas un saprast, kas lietas notiek, un respektīvi palīdzēt tai videi saprast, kas ar viņiem ir, un tad palīdzēt to risināt. Bet mana uzņēmējdarbība aizvirzījās ļoti uz mācību fokusu, respektīvi es sapratu, ka mums Latvijā ir ļoti daudz brīnišķīgi cilvēku, kur grib mācīties. Un tad nāca tas pieprasījums, vai tu mums vari pamācīt, vai tu vari mums novadīt tādu semināru šādu, vai par iekšējo komunikāciju, vai par pārmaiņām, vai par kaut ko citu. Un tā apmēram 7 gadi pagāja būtībā tādā mācību ritenī. Un man vienā brīdī bija tā iekšējā sajūta, Klau, varbūt varētu beigt vienkārši runāt visu laiku par vienu un to pašu, tikai dažādās autori, bet visu laiku viens un tas pats. Un kaut kādā brīdī man likās, ka es pati sev kļūstu apnicīga ar to. Un tad jau kā tas dzīvē dažkārt notiek, ja, kad kaut kas saliekās un pagājušā gada tas ir šajā gadā vasarā. Vidzemes augstskolas rektori man uzrunāja, un viņi man uzrunāja droši vien, gan būtu viņai jājautā precīzi, bet tas, kā es nojaušu, ka tieši dēļ tās pārmaiņu vadīšanas kompetences, dēļ komunikācijas kompetences, dēļ visām šīm kompetencēm, strateģiskās vadības un cilvēku vadības, tad es šeit redzēju tajā lomā iespēju atnāk, kā saka, rokas uz realitātes atkal uzlikt, lai saprastu, kā organizācija no iekšienes funkcionē un kā es varu būt noderīga organizācijai jau tādā augstākā līmenī. Un šobrīd es tiešām piedzīvoju šo ka patiesībā ir ārkārtīgi viegli būt konsultanta kurpēs. Ārkārtīgi viegli. Tas ir brīnumaina pozīcija patiesībā, ja, ka mēs varam justies gudri, mēs varam dalīties ar dažādiem padomiem, mēs varam visu kaut ko dot, dažādas instrumentus, modeļus un mācīt vadītājus.
Bet brīdī, kad es pati nonācu tajās vadītāju kurpēs, es sapratu, cik grūti patiesībā ir to konsultanta doto padomu ienest organizācijā, tāpēc, ka tur ir tik daudz mainīgo faktoru apkārt, kuri nevienmēr tieši atkarīgi no tā paša vadītāja, kurš varbūt arī ir gatavs un gribētu to labo praksi iedzīvināt. Tā kā šāds tāds. Tad es pareizi dzirdu, ka tu atkal jūties, es nevaru visas savas zināšanas šeit dot. Zin kā, nē. Šeit ir gluži otrādi. Tagad ir tās zināšanas var dot un var šīs prakses pielietot. Šeit ir mazliet cits tās. Te ir tā realitātes apziņa, kurā es ļoti skaidri apzinos, ka esot kā konsultantam, tu esi ļoti ērtā pozīcijā. Un tur vienmēr var atgriezties. Un es arī apzinos to, ka šeit es vēl iegūšu ļoti daudz mācību stundu, kas ir ārkārtīgi svarīgas profesionālā brieduma. Un es nesaku, ka es nekad vairs nebūšu konsultanta kurpēs. Iespējams, tur būšu un patiesībā nemaz jau to nevar tik viegli pazaudēt, jo joprojām papildus Vidzemes augstskolai es šad tad tomēr arī palīdz citiem vadītājiem, bet fakts kā tāds, ka tas vairs no mana skatu punkta nav tik vienkārši kā no konsultanta pozīcijām. Un šis ir ārkārtīgi briedinošs process priekš manis personīgi. Un tāpēc tas ir ārkārtīgi vērtīgs. Tā kā es domāju, ka man ir visas iespējas izpaust, tikai stāsts ir par to, kādā veidā to var izdarīt un kurā brīdī. Tagad šo sajūtu un skatījumu atkal iegūstot, kas ir tas, kas tev nāk prātā, ko tu mainītu mācību procesā, konsultanta procesā, apzinoties vēl skaudrāk, tagad to otru pusi, ko nozīmē cilvēkam, vadītājiem realitātē to visu ieviest? Es kādus gadus jau dzīvoju ar apziņu, ka mācības ir mazliet pārvērtēts formāts. Tāpēc, ka vadītājs atnāk uz mācībām, viņš iegūst it kā viņš tur iegūst, protams, viņš daudz ko iegūst, bet, kā tu saki, viņš aiziet atpakaļ uz savu organizāciju un iespējams, ka viņš kaut kādu iemeslu dēļ viņam neizdodas iekustināt varbūt tās zināšanas. Manā ieskatā daudz svarīgāk par mācīšanos ir ļaušanu ienākt šiem speciālistiem organizācijā un kaut kādā mērā līdzdarboties, būt tam pavadošajam cilvēkam, kurš tev var ikdienā iedot atgriezenisko saiti par to, kā tev iet, vai ka tev ir kam pajautāt, klausies, Ieva, man te ir tāda situācija, ko tu teiktu, ko tu ieteiktu, un tad ar to var strādāt. Manuprāt, tā individuālā pieeja ir šobrīd ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka tādas universālas zināšanas mēs varam iedot, bet katra tā situācija, katra tā organizācija ar saviem sistēmiskiem paterniem, ar savām kultūrām, ar saviem cilvēkiem, ar savām stratēģijām un visu to apkārt kontekstu, viņas ir pārāk unikālas, lai mācībās varētu iedot tās zināšanas un tās prasmes un tās spējas tam vadītājiem tikt ar to galā. Tā kā es teiktu, ka ir individuālisma laikmets, manuprāt, kaut kur tuvojās, ka mēs vairs nevaram iet uz lielām grupām un universālām zināšanām, ka mums ir, ka tā personalizētā pieeja ir ārkārtīgi svarīga. Es nezinu, vai es atbildēju uz tavu jautājumu. Man ir pašai pārdomas par šo ļoti daudz, jo es redzot, ka man arī ir bijis tagad iespēja piedalīties vienās pārmaiņu vadības mācībās, lai arī man pašai liek, ko tad vēl, bet es vienmēr ar prieku piedalos citu ekspertu mācībās, tieši, lai novalidētu to savu kaut kādu zināšanu vai paskatītos kaut kādā citā perspektīvā, un tas vienmēr ir ļoti palīdzoši organizāciju vadītājiem. Manuprāt, tieši to sajūtu, ka ar mani viss ir kārtībā, es daru pareizi, vai man ir ideja, es varētu vēl šo pamēģināt. Bet, ja mēs runājam par tādām ikdienas praksēm, kur tam vadītājiem tiešām vajag palīdzību, un ņemot vērā, ka šobrīd mēs esam tiešām ārkārtīgi spēcīgā pārmaiņu laikā, kur tam vadītājam ir, viņam tas reakcijas ātrums ir jātur, tur ir milzīgs temps,
un visi tie apstākļi apkārt un tie šķēršļi, tur ir vajadzīgs vienkārši kāds, kas ir blakus. Un tad jautājums, ko viņš izvēlās sev blakus, vai tas ir tad, coach, supervizors, konsultants, kolēģis, lai kas tas arī būtu, bet kāds, ar kuru validēt to, kas ar mani notiek, un kaut kādos brīžos arī ventilēt ārā kaut kādas lietas. Manuprāt, ka tam ir milzīga nozīme šobrīd. Es negribu iespļaut tagad zupas traukā zupai, ko es pati ēdu, ja? Jo es arī mācību uzņēmumu īpašniece un pati vadu mācības, un man ir ļoti, ļoti līdzīga sajūta par to, ka ir nevienmēr, taču tā procentuāli es teiktu, ka 50–60% mācības, kuras es vadu, es uzskatu, ka tur nevajag mācības. Es uzskatu, ka tur būtu vajadzīgs kaut kas cits, piemēram, eksperts, kas iet iekšā organizācijā un ilgāk strādā, vai individuālās, vai grupu, vai komandu supervīzijas, kur risina to spriedzi, kas ir iekšā, kas ir neizteikta, kas nāk ārā ar sarkasmu, vai ar humoru, vai noliegumu, vai ko tad tur var mainīt, ja? Ar visām šīm lietām. Un tāpat laikā es arī zinu, ka tas skatījums, vismaz mūsu vidē uzņēmumiem un vadītājiem ir, tu esi gudrs, tu esi iemācījies, tagad iemāc mani, kā man šito izdarīt. Un neobligāti, viņi pat neprasa tabletīti, ja? Viņi saka, nē, es esmu gatavs strādāt, bet iemāc, kā man to izdarīt. Un ir vai ne tā dilēma, ka es zinu, ka tas nav tik vienkārši, jo tava situācija ir savādāka. Un tas, ko es zinu vai ko klienti zina, viņš vienmēr būs jākombinē ar to tavu situāciju. Un tev nebūs viegli, un ir svarīgi, lai tev ir kāds klāt, un tu vari kombinēties procesā. Kā šo formātu, ka ir neobligāti mācības, kur tu pasūti ekspertu, un neobligāti, tad aizēj un dabū MBA, bet ir arī opcija aicināt ekspertus pie sevis un strādāt ar viņu ilgtermiņā, kas patiešām risināt to problēmu. Kā šo informāciju, tavuprāt, var laist tautās? Kā viņu var pārdot? Kā viņu var iedot pa īstam sajust? Likt viņai noticēt? Man arī par šo ir bijušas daudz pārdomas, jo tas ir bijis kaut kāds mērķis, kurā es būtu gribējusi sevi redzēt tādā biznesa kontekstā. Bet tas, ko tur ir dažādas lietas, bet es domāju, ka viena no tām lietām ir gatavība ļaut kādam ieraudzīt līdz kaulam tas, kas notiek. Un ir bijis man pāris gadījumi manā profesionālajā darbībā, kur vadītājs saka, Ieva, palīdz man uzlabot iekšējo komunikāciju. Es saku, labi, es tev varu palīdzēt, bet ļauj man aiziet uz vienu tavu sanāksmi. Un viņš saka, nē, man tur nekas tāds nenotiek. Un tad es saprotu, ka ir tas gatavības līmenis, vai ir gatavība, ka tevi analizēs kā vadītāju, tavu komunikāciju, un tas tev palīdzēs kaut ko darīt labāk, vai tu neesi gatavs. Un, manuprāt, tas ir par jebkuru šo te iekšējās vides aspektu, kur būtībā tev kā vadītājiem ir jāatzīst, ka tu neesi pilnīgs. Un ka kāds iespējams ir varbūt gudrāks par tevi vai zinošāks vai kaut ko var darīt vai nedarīt, bet pēc būtības tā ir atzīšana, ka es neesmu pilnīgs. Un, diemžēl, Latvijā mums tā kultūra ir tāda, ka vadītājiem ir jābūt pilnīgam. Viņam ir viss jāmāk, viņam viss jāzina, viņš nedrīkst kļūdīties, viņam ir faktiski super cilvēks, tas vadītājs ir izrādās. Viņā nav nekā cilvēcīga, viņam nav nekas, viņam nav atļauts vispār būt tādam cilvēcīgam. Un es domāju, ka no tās vietas ir izriet tas jautājums, vai to var pārdot. Jo, ja mēs kā vadītāji esam drosmīgi, tā kā atzīt, man vajag palīdzību, es neesmu pilnīgs, neesmu supervaronis, tad viss kārtībā šādam cilvēkam var pārdot. Bet, ja cilvēks ir tajā sajūtā, ko par mani padomās, man tagad būs rekur palīgs, un tad domās, ka es ar to netieku galā, vai es kaut kā nemāku, vai vēl kaut kas, un tās ir tādas bailes, kurām iespējams nav pamats, bet iespējams ir, tāpēc, ka sistēmā nepieļauj ideju, ka mēs kāds vadītājs esam vāji, nemākoši vai vēl kaut kas. Un līdz ar to, tas, ko es priekš sevis pārdošanas procesā sapratu,
ka man vienkārši ir jāpieņem, ka pie manis atnāk vadītāji, kuri ir gatavi šim procesam un kuri ir gatavi iet kopā ar mani. Un nekad neatnāk tie, kuri saprot, ka nē, šī tik dziļi es neesmu gatavs rakt un nedarīšu to. Un es domāju, ka tas arī ir tas, ka pirmkārt, lai mēs varētu pārdot šo kā pakalpojumu, mums ir acīm redzami un ilgstoši jātranslē vadītājiem, ka viņi drīkst nemācēt, nezināt, ka viņi drīkst nebūt eksperti pilnīgi visās jomās, kas ir saistīti ar vadības procesu. Un ka tas viņiem var palīdzēt atvērt vaļā to savu iespēju loku, ieaicināt iekšā profesionāli. Manuprāt, ka tas ir tāds viens punkts, uz ko varētu. Kā tev šķiet, tas ir tipiski mūsu kultūrai? Jeb tas ir kopumā ar to, ka vadītājs tiek uztverts līdzīgi kā mamma vai tētis, kas zina visu, tikai citā līmenī? Ja es skatos tā pasaules un globālā līmenī, tad es teiktu, ka pasaulē globāli konsultāciju uzņēmumi ir miljonus pelnošu uzņēmumu, kas liecina par to, ka rietumi ir diezgan sapratuši, ka tas konsultants uz kaut kādu brīdi var būt ļoti labs risinājums. Bet pie nosacījuma labs konsultants. Jā. Latvijā mūsos valda tas es pats tikšu galā. Mēs, diemžēl, esam iemācīti, es domāju, ka tas iespējams arī ir paudžu jautājums, ja mēs esam iemācīti, balstoties uz to dzīves pieredzi, kāda mums ir bijuši, politiskās sistēmas, kādas mums ir bijušas vispārējais, mēs esam iemācījušies paši tik galā un nerunāt par savām problēmām, nerunāt par saviem kreņķiem un savām nespējām. Mums jābūt stipriem, mums jātiek galā, un tā mēs arī dzīvojam. Un iespējams, ka dažkārt šis ir tas, kas mums traucē. Man būs kauns, par ko tad tu sūdzies, nav jau tik slikti, pasties citiem sliktāk. Jā, arī jā, kad ir būtībā vadītājiem jājūtas ir nērti par to, ja viņš nav pilnīgs. Un manuprāt, manuprāt, kaut kādā mērā ir arī tāda sabiedrības brieduma jautājums tas ir. Jo, ja mēs esam nobrieduši kā pieauguši, tad mēs saprotam, ka viens nav ideāls un ka kādam kaut kādā brīdī vajag palīdzību. Un te man nāk prātā, starp citu, viens gadījums, tad, kad es pētīju šīs labās prakses, kā iesaista darbiniekus un kādās situācijās, ko augstākā līmeņa vadītāji dara, es neatceros, kurš globālais uzņēmums tas bija un kurā valstī, manuprāt, varētu būt, ka tā bija Amerika. Un šis piemērs man vienmēr stāv prātā. Konkrēts uzņēmums, kurš piedzīvoja krīzes laiku, un augstākā līmeņa vadītājiem bija jāizšķirās. Tagad tā kā liela uzņēmuma daļa slēgt, atlaist darbiniekus, vai darīt kaut ko citu. Viņš, protams, atzina to savu nespēku vai nespēju tajā brīdī pieņemt citu lēmumu. Viņš teica tā, mēs esam šādā situācijā. Viņš iznāk visam kolektīvam priekšā un saka, mēs esam šādā situācijā. Mums, diemžēl, ir finanšu rādītāji tādi, krīze ārā ir tāda, mēs nezinām, kā rīkoties labāk kā šādi. Ja jums kādam, kaut vienam ir ideja, kā šo varētu risināt savādāk, lūdzu nāciet, mēs esam atvērti. Būtībā viņi publiski kā vadības komanda atzina, ka viņiem pietrūkst ideju, un darbinieki lūdzu nāciet ar idejām. Un šis stāsts beidzas ar to, ka tur, es saprotu, bija liels IT departaments, kuri atnāca pie šīs vadības grupas un pateica tā, kamēr ir šis krīzes laiks, mēs visi esam gatavi pārcelties uz klientu servisu, uz pārdošanu un palīdzēt uzņēmumam pārdot. Vadītāji drosmīgi paņēma šo ideju, aizsūtīja visu IT uz pārdošanu, uz klientu daļu, un iznāca ārā no krīzes ar labiem finanšu rezultātiem, tādiem, ar kuriem var dzīvot. Un tas pozitīvais efekts bija tāds, ka tad, kad viņš atlika atpakaļ IT komandu savā vietā, viņi bija zinoši par pārdošanas procesu, par klientu vadības procesu, viņi bija apguvuši biznesu.
un viņi varēja savu funkciju pildīt daudz augstākā līmenī. Un tas ir par drosmi. Kad tu nostājies savu kolektīvu priekšā un saki tā, es esmu šajā brīdī bezspēcīgs, man ir tikai šāds risinājums. Es tajā stāstā arī ļoti abrīnoju to mazo paradoksu, ka tā ir tieši IT komanda. Tieši tā, šis paradoks man arī likās vienkārši neticams, bet tad, kad es klausījos šo keisu, es atceros, tas bija tieši Covid laikā, es sēdēju kaut kādā Zoom mācībās, kur viens pasniedzējs šo te lika priekšā, kā iesaistīt cilvēkus, kā iesaistīt darbiniekus krīzes laikā. Tad lūk, te ir piemērs, tā kā tas ir iespējams, tikai jautājums ir, vai mēs tam esam gatavi, jo tas prasa atzīt savu vājumu. Bet redz, kā ir, pēdējā laikā ir šīs te visas līderības teorijas, kuras stāsta, tu vari būt autentisks, tu drīksti būt vājš, tu drīksti izpaust savu cilvēcību, tā kā tas viss rezonē ar cilvēkiem, un kad viņi tā kā to atzīst, ka tas ir labi, bet tas nevedās tik viegli, tas nav tik vienkārši. Tas ir katra tas iekšējais stāvoklis, kurā mēs ļaujam, cik daudz mēs ļaujam būt. Vai es kaut kā to varu sevi uztrenēt? Vai ir kaut kādi jautājumi, kurus sev var uzdot un saprast, cik es esmu godīgs pret sevi šajā situācijā, kur tas ir mans ego, vai es taču nevaru izrādīt, un kur varbūt ir tā robeža, kas saka, nē, taču vajadzētu paprasīt tomēr palīdzību. Es vairāk skatos no tās, jo manuprāt, ka viena daļa vadītāja piedzīvo tās saucamās nāves bailes. Tajā brīdī, kad viņi jūt, ka viņi var izskatīties vāji vai kaut kas, tā kā ir tā katastrofizēšana. Ka tu zaudēsi visu. Tu zaudēsi visu. Un tad man liekas, ka ir labi pajautāt sev šo jautājumu, kas ir ļaunākais, kas var notikt, ja tu izies kolektīvu priekšā un pateiksi, ka tev ir vajadzīgs atbalsts šajā un šajā jautājumā, ka tev nav ideju, vai ka tev ir viena ideja, bet tu gribētu vairāk ideju. Kas tieši var notikt? Un tad uzlikt uz lapas sev priekšā tos stāstus, ko tas tavs prāts stāsta, kas tur var notikt. Un es domāju, ka bieži vien mēs nonākam pie tā, ka nekas ļauns tur notikt nevar. Tas ir tikai stāsts par to iekšējo iemācīto kaut kāda kauna izjūta vai kaut ko, kas mums neļauj apgūt to resursu, kas mums organizācijā ir. Es domāju, ka tas ir vairāk par to. Tā kā pajautāt sev, kas var notikt tieši tik slikts, ka es nevaru atļauties pajautāt saviem cilvēkiem padomu. Šis arī brīnišķīgs piemērs tam, kāpēc ir vajadzīga saulēcīga iekšējās komunikācijas veidošana un uzlabošana, vai ne? Gan komanda ir iemācījusies, ka viņa drīkst teikt, nākt ar padomu, komunicēt, vaicāt, stāstīt par kļūdām, par ieteikumiem, par idejām. Un es esmu iemācījies, ka es varu vaicāt un es varu teikt, ka es nezinu. Līdz ar to man arī tā baile būs mazāka, tad, kad būs lielā krīze. Tā ir. Bet redziet, te ir vēl viens aspekts to iekšējo komunikāciju, ka dažkārt atnākot jaunam vadītājam, nāks rēķināties ar iepriekšējo vadītāju. Ar viņu atstāto ēnu? Ar viņu atstāto mantojumu. Un varbūt tas pat ir nevis viens, bet vairāki. Un tas, ar ko mēdz jaunie vadītāji saskarties, un šo man ir klienti jautājuši kādreiz, Ieva, ko darīt? Es esmu atvērts, es prasu, es visu kaut ko daru, to savu līderības, to kodu izpaužu vislabākajā veidā, un ir klusums. Cilvēki nenāk, cilvēki nestāst, cilvēki nejautā, tā kā pilnīgs klusums. Un tad mēs sākam šķetināt, kas ar tiem cilvēkiem ir noticis pirms tam, un tad mēs uzzinām, ka pirms tam ir bijis autoritīvs vadītājs, pirms tam ir bijis aizliegums uzdot jautājumus, vai ir bijis sots par to, ka ir kaut kādi, kad man ir bijis cits viedoklis vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir tas stāsts, ka tam jaunam vadītājam būtībā ir 2 tik lieli jaudi jāpieliek, vai pat 3 tik, lai šo te sāktu kaut kā koriģēt vai grozīt, un tas nevienmēr ir, un tas man jāatzīst, ka nevienmēr var tikt izdarīts ar klasiskajiem iekšējās komunikācijas instrumentiem. Ko tad vajag? Ir reiz, kad es saku, ka vajag vai nu sistēmisko konsultantu, kurš paskatās uz to sistēmu un kas ir tas, kādā veidā to spriedzi atlaist, vai tas ir
grupas terapeits, vai tas ir supervizors. Nu, respektīvi, tur tie terapeitiskie varianti, jā, tur ir. Bet dažkārt ir vajadzīgs kaut kādas terapeitiskas intervences, kas palīdz organizācijai bišķiņ atlaist to spriedzi, lai tad ar to iekšējo komunikāciju varētu kaut ko sākt darīt. Jo tas gan ir, ko es esmu novērojis, ka dažkārt mēs gribam ar iekšējo komunikāciju atrisināt visu. Šis ir vēl viens ļoti interesants gadījums, jo tad, kad kaut kas organizācijā neiet, tad mums ir problēmas ar iekšējo komunikāciju. Mums ir briesmīga iekšējā komunikācija, mums nestrādā iekšējā komunikācija, mums ir viss slikti. Bet tad, kad mēs sākam šķetināt, tad mēs redzam, ka problēma iespējams ir pārvaldībā. Iespējams problēma kādos procesos, iespējams problēma ir kādā konkrētā struktūra vienībā ar kaut kādu konkrētu, kas tur ir kaut kas noticis. Ja? Un tas vairs nav stāsts par iekšējās komunikācijas klasisko izpratni. Tas ir stāsts par to, ka mums ir jāķerās klāt sistēmai, pārvaldībai, procesiem un jākārto tie, un tad kārtojas arī iekšējā komunikācija. Jo dažkārt tas ir pilnīgi neizbēgami, ka dažkārt iekšējā komunikācija dabū to zīmogu, ka ar šo var atrisināt visu. Un kaut kas nestrādā. Universāls līdzeklis pret visu. Jā, tieši tā. Pilnīgi gribas pajautāt šajā kontekstā. Ko tu domā par unbossing pieeju? Unbossing pieeja. Jā, unbossing pieeja. Jā, izskaidro, ko tu ar to saproti. Jo... Jā, es vairāk atsaucos uz to vienu aizmirspēkšo uzņēmumu nosaukumu, kas jau 10 tūkstošiem saviem darbinieku šo te ir ieviesis un turpina to ļoti drosmīgi iet un ieviest, ka nav vadītājs, ja? Ir komanda, kurā katrs ir pašorganizējās. Gluži kā uzņēmējs valstī. Ja? Katrs ir savas jomas visstiprākais cilvēks. Ja tiek pieņemt lēmumu, tad viņi atrod veidus, kā to visu darīt kopīgi. Nav konkrēts komandas vadītājs, kurš ir gala lēmumu pieņēmējs un kurš saka, kuram kas ir jādara. Jā. Kā reiz manā plauktā ir grāmata, kuras jau kādus mēnešus lasu par Reinventing Organizations, kur ir tieši par šo te pieeju. Viņu sauc par pašorganizējošajām organizācijām. Un es lasu tur šos piemērus, un, protams, ka man loģiski gribās sasaistīt ar dzīvi un saprast, kā tieši tas varētu strādāt. Un man tā iekšējā sajūta ir tāda, ka būtu brīnišķīgi, ja organizācijas tā varētu. Bet tur ir viena ļoti konkrēta atsauce. Organizācijai ir jāizaug līdz tam līmenim, apziņas līmenim, kurā mums nevajag vagarus, mums nevajag vadītājus. Mēs katrs ļoti skaidri apzināmies savu vietu, savu lomu, un mēs spējam ap to organizēt to procesu. Un tu man jautā, ko es par to domāju. Es par to domāju vispozitīvākās domas. Vislabāko, ko es par to varētu domāt. Teorētiski un praktiski. Praktiski es domāju, ka te ir stāsts nevis par to, ko es varētu par to domāt, bet praktiskais jautājums varētu būt, kādā veidā to būtu iespējams ienest reālajā dzīvē, reālās organizācijās. Un es teiktu, ka tas ir atkarīgs no organizācijas uz organizāciju. Ka ja organizācija pēc būtības dzīvo apziņas līmenī, kurā ir skaidrs, ka darbinieki ir jāvada, ka bez vadīšanas viņi neko nedarīs, vai arī viņi nemācēs, vai viņiem nesanāks, tad, diemžēl, no šī apziņas līmeņa pozīcijas mēs nevaram sagaidīt, ka organizācija pēkšņi veidos pašorganizējošas funkcijas. Bet, ja mēs ienākam organizācijā, kurā līderis ir ļoti paļāvīgs uz to, ka viņš ir vislabāko komandu savācis, vislabākos ekspertus un speciālistus, un būtībā viņi ļoti labi zina, kas viņiem ir jādara, un turklāt viņi ir spējīgi nodefinēt savus mērķus tajā funkcijas līmenī, kurā viņi atrodas, un viņi spēj pašorganizēties tajā, kā viņi atsakos šos mērķus un kā viņi sasniegs, tad es domāju, ka tur ir visas iespējas. Jautājums, cik mums daudz tādu uzņēmumu vai organizāciju ir šobrīd, man nav ne jausmas. Un ja es esmu jaunais uzņēmums, kurš šobrīd veido savu uzņēmumu, tu man ieteiktu, es esmu šīs pieejas atbalstītājs, man liekas brīnišķīgi, tātad es jau no sākta gala varu veidot šādu kultūru un šādu izpratni katram cilvēkam, kuru es ievadu, vai tu viņu ieteiktu
ņemot vērā, ka arī jauns uzņēmums iziet cauri daudz procesu, kurā viņš transformējas. Vai ar to varētu sākt? Un tas ir riskēs, es domāju, ka tas varētu būt labs eksperiments, jo jaunu uzņēmumu vispār ir ļoti eksperimentāli pēc savas būtības. Un, ja ir viena laba vieta, kur to sākt, tad tas ir pats sākums. Ka mēs jau pamatos ieliekam šo ideju, ka mēs nebūsim boss nevienam, ka mēs pieņemsim šos kolektīvos lēmumus, ka mēs darīsim kolektīvi. Un ka jā, ja mums pietrūks ekspertīze, tad mēs to ekspertīzi paņemsim no kaut kurienes. Un tas, starp citu, ir ļoti raksturīgi tieši tām pašorganizējošām organizācijām, ka viņi netur dārgus ekspertus iekšienē, bet viņi paņem viņus tad, kad viņiem vajag. Turklāt tur ir raksturīga tieši tā ekspertīze caur coachinga pieeju, kurā ienāk eksperts, kurš uzdod šos te jautājumus, palīdz pašai grupai saprast, par ko tad mēs un kā. Un tad, ja tiešām pietrūkst konkrēta ekspertīze, tad mēs paņemam un atkal palaižam prom, tad, kad mums to nevajag. Pasaulē ir šādi piemēri. Pasaulē ir tiešām un tādi nozīmīgi piemēri. Es teicu, neatceros, kurā valstī, bet šis piemērs par šiem te senioru apkalpojošajām organizācijām, kur tiešām beigās izveidojas uzņēmums, kurš ir pilnībā strādā uz šo principu, un beigās šajā organizācijā strādā tūkstošiem māsu, kuras pašas organizē šīs te klientu vizītes pie senioriem mājās, apkalpo, visu dara, bet nav kāds, kas viņām uzliek augšā KPI par to, cik tev tagad ir jāapskrien, cik minūtes tu drīkst uzturēties tajā vienā vietā. Tur ļoti daudz, kas nonāk no šī korporatīvā slāņa, un patiesībā ieguvējs ir klients, tāpēc, ka klients dabū to īsto pakalpojumu, par ko viņš ir maksājis, piemēram. Tā kā potenciāls ir jautājums, kurā brīdī, kura organizācija var sevi ieraudzīt šo. Jo vispār es arī ticu plakanām organizācijām. Jo manā ieskatā, jo vairāk hierarhiskie līmeņi, jo ir lielākas grūtības gan komunikācijā, gan attiecībās, gan vispār mērķu sasniegšanā, jo katram tam līmenim ir kaut kāda sava izpratne par to, kā lietām jānotiek, vai uz kurien mums ir jāiet, vai kas mums ir jāsasniedz. Un tad sākās šīs te plaisas starp līmeņiem, un beigās tie, kuri ir tie darītāji, tas pamatbizness, kā es saku, tie dažkārt jūt, ka ir baigā plaisas starp to augšu, jo izrādās viens otru nesaprotam, uz kurien ejam un kas mums vispār jādara. Tā kā te ir visas iespējas. Es ļoti labprāt redzētu vairāk organizācijas arī pie mums šādā formātā. Jā, es teiktu, ka varbūt pat lielāka iespēja un ātrāk ir tām organizācijām, kuras ir tās saucamās knowledge worker organizācijas, kur ir tieši zināšanu darbinieki, intelektuālais darbspēks, kuri tiešām ir eksperti katrs savā jomā un kuri var šīs pašorganizējošās funkcijas veikt. Varbūt, ka ražošanai varētu būt sarežģītāk. Kaut gan pasaules piemēri rāda, ka arī ražošanas organizācijas brīnišķīgi šādā veidā strādā. Gaidam, kad ieradīsies kāda šāda organizācija. Zin kā, varbūt, ka kāds noklausās un saka, hei, mēs jau esam šādi, mēs tā darbojamies. Tad es aicinu mums noteikti padot ziņu, šis būtu brīnišķīgs piemērs, par ko parunāt un vispār saprast, kāds notiek Latvijas vidē. Jā, tad tas piemērs ir jāsaka skaidrs. Jā, tieši tā. Tu esi Domājā. Domā ir vieta, kur var atnākt un padzīvot nedēļu vienatnē, prom no visiem ikdienas trokšņiem, labajiem un sliktajiem trokšņiem, lai risinātu, pētītu vai meklētu atbildi uz kādu sev aktuālu profesionālu jautājumu. Ik pārdienas pie tevis atnāk supervizors, visu citu laiku tu šeit esi viena, tev ir uzdevumi pielāgoti tavai tēmai, dažādi jautājumi, un tu strādā ar savu prātu un asociācijām, lai domātu par to, kam ikdienā, nav laika. Ja tu šeit tagad būtu uz 7 dienām, kas būtu tas, par ko tu domātu? Par sevi. Es laikam es domātu par sevi, par savu vietu, par savu iekšējo izjūtu, par saviem sasniegumiem vai nesasniegumiem, vai kur es esmu un kur es gribu nokļūt vēl šajā dzīvē.
Jo, kāpēc tā? Tāpēc, ka man ikdienā tiešām maz sanāk par sevi domāt, un tā man ir ekstra. Ja es varu, kā saka, izsist kādu 15 minūti priekš sevis, un tāpēc tās 7 dienas noteikti es reflektētu par sevi, par savu dzīvi, par to, kā man iet, un kur es vēl gribu aiziet, vai es vispār kaut kur gribu vēl aiziet. Tā kā tās būtu brīnišķīgas 7 dienas manā dzīvē noteikti. Kā tāds ceļojums, jā. Jā. Nu, vēl vairāk laika, lai sanāk par sevi padomāt. Paldies liels par tavu sarunu. Paldies, ka pie mūsu ciemos domājām. Liels paldies par sarunu.